Čau visiem! Šodien mūsu raidījuma jau otrā sērija, februāra raidījums. Esam mēs Olimpiskā sporta centra vingrošanas zālē. Šodien esam atnākuši uz NOA bootcamp nodarbību, ko vadīs treneris Ivo Erdmanis. Un tad mēs tūlīt dodamies iekšā, pulkstens būs tūlīt 9. Sāksies nodarbība un iepazīstināsim jūs ar reāli to, kas ir bootcamp. Varbūt kāds nezina, vispār nav dzirdējis šādu vārdu, bet to mums tūlīt arī pastāstīs mūsu hosts šīs dienas Ivo. Tā kā ležam pie viņiem. Esam nonākuši pie mūsu hosta šīs dienas Ivo. Čau, Ivo! Tad pastāst mums, kur mēs esam atnākuši. Mēs esam atnākuši NOA bootcamp. Kas tas ir un ko tu liec darīt saviem audzēkņiem šeit? Tā, NOA bootcamps Latvijā jau ir 2,5 gadus, tas vasarā būs 3. gads. Mēs esam tādi kā pirmie cēlnrauži, kas atļāvās iziet parkā. Vēl DCH studija bija, kas Ozoliņš, jā, Ralfu. Un sākumā bija bootcamp doma bija tāda, ka viņi domāti visiem. Un tad pēc gada, kamēr mēs pastāvēšanas bija ienāca jaunas domas un jaunas vēsmas, ka varētu ieviest arī ar boks elementiem lietas. Un tad mums piekdienās ir vieglietika, tāpēc, kad pats esmu nodarbojies gan ar vieglietīku, gan es varu iedot saviem klientiem gan 6 gadus pats ar boksu. Un arī pārējās dienās, lai bišķiņu spēku iedot un kaut kāda koordinācija, tad mums ir kaut kāda vingrošana, iekšējā muskuļu nostiprināšana, intervāla treniņi, apuļu treniņi un, kā saka, visi crossfits, bišķiņu kaut kāda kačāšanās un tādā veidā. Tad būtībā mēs iepriekš esam redzējuši jau crossfitu, kas arī ir funkcionāls sporta veids, tad principā bootcamp uzdevums arī maksimāli funkcionāli attīstīt cilvēku ķermeni, ja? Jā, nu arī tāds, kad es pats pēdējos 12 gadus esmu gājis uz to, ka cilvēkam jābūt vispusīgam, ne tikai ar lielu bicīti, kā vienmēr es iesmēju, bet tev jābūt ir, ka tu vari noskatīt 5 km cross, var, nezinu, 10-15 reizes, kurā dienas laikā pievilkties, 50 atpumpēties, ja, un tas man liekas, ka tā vispusība, kas tev iedod, kad cilvēks ir vispusīgs, tā ir mana ideoloģija, ja, un, kā saka, boksā aizstāvēties vai īstajā momentā kādam, ja ir pelnījis, tad iedot, jā. Jā, tad vēlreiz atkārtoju, jā, ka mēs esam Olimpiskajā sporta centrā šodien atnākuši, bet varbūt, Ivo, to atkārto mūsu skatītājiem, kur var atrast tevi un NOA bootcamp un kā var pieteikties savām nodarbībām. NOA bootcamp var atrast Facebookā, NOA bootcamp. Katru reizi dienu vai divas ir pirms tam izlikts links, kurā obligāti ir jāpierakstās un, protams, jāierodās. Un jāierodās laikā, jo savādāk, ja nav laikā, tad vienmēr ir sodi, tādi, kā saka, fiziskie sodi. Un sišana nē, bērpī, ja, un kaut kādi pietupieni. Un sīkumā viss. Varbūt pastāsti, kādi ir tie populārākie uzdevumi, ko tu bootcampā liec darīt, lai cilvēkam apmēram tā rastos priekšstats. Ko jūs reāli darat? Vai jums ir kaut kādi kettlebell vingrinājumi, vai tas ir vairāk skriešana? Kas ir tas standarta bootcamps, ko cilvēks vienmēr atnākot uz tavu nodarbību, var apmēram stādīties priekšā, ko viņš te redzēs? Nu, tas būtu standartā būtu skriešana, lekšana. Jā, tad ir tāds, ka tas ir pats primārais, jo katrs treniņš ir fenomenāls, lai klientam būtu interesanti, arī tam sportistam. Bet es teicu, lai būtu savādāk, tad otrdienas, sestdienas mums ir crossfit apuļu treniņi un intervāla treniņi ar skriešanu, lekšanu, hanteļu cilāšanu. Tad ceturtdienās ir boks ar boks elementiem un piekdienās ir vieglietika. Tātad, un būtībā tu arī sākumā tikko minēji, ka bootcamp arī notiek ārā. Tas sanāk gada siltajās sezonās. Mēs varam doties arī uz bootcamp nodarbībām, kas ir kaut kur Rīgā, parkos. Jā, sākumā mums bija Vērmans dārzā 3 nodarbības. Pēc tam nākšajā gadā jau bija no rīta 3 nodarbības un vakarā 2. Tātad izaugsme mazliet lielāka bija. Mēs bijām gan Vērmans dārzā, gan Lucavas salā, gan promenādē pie spīķeriem. Un tāds, kad var izvēlēties, kur tu vēlies darboties. Jā, tad mēs tūlīt laižam un sākam nodarbību, ko mums piedāvās Ivo. Es domāju, jūs redzēsiet to mainīgo un vispusīgo treniņu. Tur būs fitness, kaut kas no crossfita, kaut kas līdzīgs vodiem un beigās droši vien arī kačāšanās. Tā kā skatāmies tūlīt mūsu treniņu un redzam, kas ir funkcionālais variants vēl viens treniņiem bootcamp. Ok, paldies. Laižam nodarbībā.
Ieturam. Noliekam celi zemē. Pabeidzām iesildīties. Tagad minūte pauzītes, nu jau mazāk. Un laižam tur, stājamies pa trījiem un kaut ko darīsim. Izvērstiem purgaliem, velkam līdz zodam. Veselu minūti. Jā, izvērstiem purgaliem. Pēc šī iet uz pupi. Bērpīs. Vai nu lecam augšā. Vai rāpjamies pāri, vienalga šajā pusē bērpīs. Veselu minūti. Tur. Vārdīt. Vienā virzienā. Ar rokām jāpieskarās zemē. Hop, hop. Pabriežamies otrādi. Klumpēšanās. Ar roku atcelšanu. 10 reizes. Atkal vārdīt atpakaļ. Veselu minūti. Piecas, 4, 3, 2, 1. Hop! 10 sekundes, lai samainīties. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hop! Divas, viena, aiziet!
Mīļākā daļa – guļaspiešana kantona. Šito es varu.